Romas operā ir spoks, piemēram. Kādi ir stāsti par spokiem? Ai, nu... Ko viņi dara? Nezinu, ko viņi dara. Droši vien, kad dzied. Nē, esi satikusi. Nē, Romas operā es atceros, kaut ko bija aizmirsus, un es nācu atpakaļ, un kaut kā baigi dīvaini bija tāds tums viss, kad es Marijas Stjorti vēl dziedāju. Un es saku, jums tā kaut kā, jā, mums te spokojās. Viņa teica, es saku, tiešām, nē, mēs jau viņas zinām oficiāli, te viņš mums staigā, un mēs viņu neviens nebaidamies. Nu, es gan personīgi nebiju satikusi, bet nu runa ir. Bet es domāju, zini, piemēram, runājot par tām sajūtām, kad uznāc uz skatuves, ja, viena no tādām, nu, pašām īpatnējākām varbūt sajūtām bija Arena di Verona. Un nevis izrādes laikā, bet mēģinājumi, jo mēģinājumi notiek no 11. naktī līdz 2. pa nakti. Jā, tāpēc, ka nav tik karsts. Un tur puš vējš, un citreiz pa dienu ir kaut kāda tur plus 35, un naktī varbūt arī 18, un viss ar cepurītēm pat steigā. Bet tas, ka tā telpa ir tāda liela un tumša un nakts, un kaut kas tajā ir. Nu, tāds, zini, bez maz vai es redzu gladiators, ja? Kā kādreiz nu, tā enerģētika bija. Principā Kolizeu jau arī varētu pārtaisīt par kaut ko tādu. Nu, diez vai viņi to izdarīs, tur ļoti daudz turistu, un tā, un tur, protams, ir daudz kas nepieciešams, piemērots. Tur, nu, labi, telpas tur nav piemērots. Mēs pārģērbamies tur, kur ir zirgu ģērbtuvs, zirgu stāvus vienkārši, ja, nu, akustiski runājot, nu, tur ir čau. Bet vienalga tur ļoti interesanti, jo Dievs negribēs, nedziedāsi, nāks lietus, un zini, es atceros, man bija Romeo un Džulietas mēģinājumi, es guļu uz tā, nu, zārka oficiālā, viņš man no dzels, un es skatos augšā, un tagad baigais negais taisās. Es domāju, Dievs, kā tagad tiesitīs kaut kāds zibens, zinu, būs piedzīvojums.